the deal is done, there are new owners, there will be new strategy, bigger toys, nice sandboxes and so on. And deep down in your heart, your feeling is that, oh Jesus, oh shit, what have I done? We worked all these years, and now this crocodile came and ate that. But you cannot sell your business if you don't have this feeling. Es domāju, ka tas galvenais, ko var ieteikt, ir būt maksimāli tāds, kāds tu esi. Tas ir runāt par lietām, kuras tu zini, un runāt patiesību. Jo tu, teiksim, esi kaut kāds tāds patiesāks un īstāks, jo tev sanāks labāk. Jo tu vairāk centīsies kaut kā iemācīties un iestudēt, man liekas, jo tas izskatīsies kaut kā neīstāk un arī neaizies tik labi. Man liekas, kaut kā vienkārši jācenšās ir kaut kā būt maksimāli tādam dabiskam. Kāds tu esi, tāds tu tur esi. Tāpēc idejām ir jādomā. Tāpēc, ka tu ar viņām nedalīsies, tad tu tā kā, tad neviens par viņām neuzzinās. Tad tu būsi ļoti vientuļš ar savām idejām. Tas būs diezgan garlaicīgi. Ja tu gribi kaut ko mainīt vai ietekmēt, tad citiem ir jāuzzina, ka tev tādas idejas ir. Ja tu neko negribi ne mainīt, ne ietekmēt, tad kādu vēl pēc tu esi vispār. I believe that companies are very similar to living organisms because they are made of people, mainly, especially technology companies. And one way how you can pass your DNA is to create a company, sell it, it will live on together with your DNA. Thank you. Tiekamies TEDx Rīga.